Sadarbība ar Šleseru Rīgas domē nav pieļaujama. Progresīvie vēršas pie valstiskajām partijām, kurām aptaujas uzrāda reāli iespēju iekļūt Rīgas domē, Jaunās vienotības un Nacionālās apvienības. Mēs aicinām kopā apliecināt, ka nesadarbosimies ar Aināru Šleseru nekā Rīgas mēru, ne arī valdošajā koalīcijā. Tas ir valsts drošības jautājums. Rīgas vieta ir stabili Eiropā. Šlesera atgriešanās pie varas nozīmētu Krievijas ietekmes palielināšanos Latvijas galvaspilsētā, veco korupcijas schēmu atgriešanos un privāto interešu likšanu pirmajā vietā. Un tas būtu pirmais solis uz varas sagrābšanu pēc Grūzijas scenārija. Tāpēc aicinām valstiskās partijas, kurām ir reāli iespēja pārvarēt 5% barjeru un iekļūt Rīgas domē, parakstīt memorandu par nesadarbošanos ar Aināru Šleseru. Rīdzniekiem jau tagad ir jāzina, kura partija ir gatava strādāt vienā koalīcijā ar Šleseru un kura to nedarīs nekādā gadījumā.